Labrīt, pirms mēs sākam un vēl pēdējie mūsu viesi ieņem vietas, es gribētu zināt, cik daudziem no klātesošajiem ir priekšstats par to, kas ir dizains. Paceliet rokas. Sauksim to par tādu pirmo vingrinājumu. Droši, jā. Tas varētu būt viens no vienkāršākajiem jautājumiem, kur jums šodien uzdos, vai ar kuru jūs savu prātu nodarbināsiet. Mēs priecāsimies, ja gala rezultātā līdzīgi kā tādā vingrotavā, šajā gadījumā ideja vingrotavā, jums būtu slapja mugura un varbūt arī slapja galva no tā, ko jūs būsiet dzirdējuši un ko mēs būsim jums likuši domāt. Cik es saprotu, tad mēs esam gatavi sākt. Un es priecājos jūs visus šeit redzēt. Radi nedēļa 2014. Man saka, priekšā 4. gadu jau notiek. Nebija skaitījis, bet pamanījis gan. Man sauc Gatis Mūrnieks, un es šodien būšu kaut kas starp spēlētāju, spēlējošo treneri un arī tiesnesi. Es ceru, ka nebūs vēl pārlieku daudz jāizmanto. Katrā ziņā diena mums būs raiba. Mēs esam sadalījuši dienu vairākās daļās. Protams, ka mēs sāksim ar uzrunām, un pēcāk mums būs 4 ideju vingrotavas. Mums būs pirmā, kurā mēs runāsim par to, kas ir dizaina domāšana. Otrā, kurā mēs runāsim par to, vai dizains ir vides kvalitāte un vēl jau svarīgāk dzīves kvalitāte. Tālāk mēs runāsim par partnerībām. Kā tad šo te darbarību, kā mēs esam iekšēji šeit rīkojot, Rada nedēļu nosaukuši dizaina domāšana, un tas nav špikeris jums priekšā, katram pašam būs jāizdomā, kas tas ir. Visu beidzot, pēc tam, kad šīs partnerības būs izrunātas, mēs pievērsīsimies jau 4. daļai, kura gan būs atsevišķai auditorijai, un tā būs radošo partnerību programma 2014-2015. Nav noslēpums, ka pēdējā laikā Latvijā mēs ļoti cenšamies domāt ne tikai dizaina kategorijā, bet arī vidējā termiņā, lai neteiktu ilgtermiņā. Un tādēļ liels uzdevums 2014. gadā ir būvēt tiltu uz 2015. Un es ceru, ka tā nav viss tāda atruna šodien runāt par to, kas būtu jādara nākotnē, bet drīzāk mūsu iespēja jau šajā brīdī no radošuma, par ko mēs esam gan daudz Rada nedēļas ietvaros runājuši, pāriet pie jau es atļaušos teikt praktiski pielietojumu, kas ir šī dizaina domāšana, par kuru mēs šodien, kā jau minēju, gana daudz dzirdēsim un cerams arī diskutēsim. Cik daudz no klātsošiem ir gatavi uzdot jautājumus? Zigurds Zaķis mums ir pievienojies. Es cerēju, ka viņš būs pirmais, kurš pacels roku. Bet es pajautāšu vēlreiz. Cik daudzi no jums ir gatavi uzdot jautājumus? Mēs jūs filmējam un sauksim pie atbildības. Rada nedēļa jau netop tāpat vien, un radīšana pat par sevi arī tukšā vietā nenotiek. Un tādēļ mēs vēlamies pateikties Kultūras ministrijām, Britu padomē Latvijā, kas ir galvenie Rada nedēļas organizatori, un, protams, arī šī pasākuma atbalstītājiem. Rīgas Tehniskajai universitātei, Francijas institūtam, Dānijas kultūras institūtam, European Design Innovation Platform, kā arī Excelsior. Un, protams, mūsu informatīviem atbalstītājiem Rīga 2014 un Delfi. Tagad, kad es esmu kādu brīdi jau runājis, ir īstais brīdis vietā atgādināt par to, kāda mums ir kanāla šodien, lai klausītos visu teikto austiņās. Tad pirmais kanāls ir angļu valodā, otrais kanāls ir franču valodā, un mēs šķiet neatpaliekam no Briseles, un trešais kanāls latviešu valodā. Un vēl man ir strikti piekodināts, ka austiņas esot jādod atpakaļ reģistratūrā. Un reģistratūra, parādiet man ar roku, reģistratūra ir tur tajā tālajā galā. Tad, lūk, sākot mūsu šīs dienas programmu, es vēlētos kā pirmajam vārdu dot šīs telpas vai mūsu ideju vingrotavas namatēvam, Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras un pilsētu plānošanas fakultātes dekānam Uģim Bratuškinam. Lūdzu. Paldies. Ļoti cienītā ministres kundze, cienījamie viesi, kolēģi,
draugi, visi klātesošie. Man ir liels un patiesas gandarījums, ka Rīgas Tehniskās Universitātes jaunais dizaina nams ir pulcējis tik daudz viesus. Un tā kā mēs pirms brīža noskaidrojām, ka to, kas ir dizains, vismaz lielākā daļa jau zina, vismaz paceltās rokas par to liecināja, tad es pastāstīšu, kas ir arhitektūra. Arhitektūra ir tā kultūras nozare, kas visprecīzāk parāda sabiedrības briedumu. Cik lielā mērā sabiedrība ir gatava investēt resursus, visdažādākos intelektuālos, materiālos, cilvēku resursus, kvalitatīvas, lietotājiem draudzīgas, ilgtspējīgas, pievilcīgas vides veidošanai. Šī formula ir universāla un katra sabiedrība tā vai citādi, gribot vai negribot, uzrāda šo ļoti būtisko laikmeta zīmi. Un tas, protams, ir tas izaicinājums, ar kādu laikmeta zīmi mēs esam ienākuši savā laikā un kādu laikmeta zīmi mēs nodosim nākamajām paudzēm. Par to mēs daudz runājam šajā namā ar studentiem, ar nākamajiem vides veidotājiem. Un varbūt zīmīgi, ka tieši šodien šajā namā notiek veseli 3 paralēli starptautiski fórumi, no kuriem šis, kura atklāšanas liecinieki mēs esam, protams, ir visdaudzskaitlīgākais. Bet 3. stāvā notiek arī seminārs, ko organizē Dānijas Karaliskā Mākslas akadēmija sadarbībā ar Itālijas Sassari universitāti un mūsu universitāti, kas runā par vides kvalitāti lielmēroga dzīvojamos rajonos, par to, kādā veidā un vai vispār ir iespējams šo vides kvalitāti uzlabot un padarīt cilvēkiem draudzīgāku. Un vēl viens plenērs, kas notiek šodien un ko rīko Orhusas universitāte Dānijā sadarbībā ar mums un Igaunijas dzīves zinātņu universitāti, runā par augstā kara mantojumu. Tas, protams, ir izaicinošs jautājums, vai šīs augstā kara liecības, kuras mēs bieži redzam, īpaši mūsu laukos, kas ir pussagruvušas, varbūt pilnīgi sagruvušas, kuras mēs vienā vārdā vairāk gribētu dēvēt par vidi degradējošiem objektiem un varbūt vislabprātāk iznīcinātu, nolīdzinātu ar zemi, jo tās bieži vien nav patīkamas atmiņas, kas ar šo mantojumu saistās, un varbūt arī tāpēc Eiropā šīs parādības sauc arī par neērto mantojumu. Lūk, tad šis izaicinājums, vai šis neērtais mantojums ir mūsu kultūra vides liecība, vai tam ir tiesības un pienākums atrasties mūsu kultūra vidē, un vai mums ir kaut kādas saistības tā saglabāšanā un vismaz liecību saglabāšanā. Lūk, par to ir šis jautājums. Iespējams īpaši aktuāls tieši šajās dienās, kad šķiet notikumi nepavisam netālā pasaulē pierāda, ka mums šīs liecības ir ne tikai svarīgas, bet par tām ir arī jārunā. Tātad vides veidošanā ir ļoti daudz dažādi aspekti, un es no sirds sveicu visus dalībniekus šīs dienas vingrotavās. Es ceru, ka vingrošanā visiem ies labi, tiks sasniegt teicami rezultāti. Un es ceru, ka tas ierosinošais gars, kas, es esmu pārliecināts, jūs jau to jūtiet, atrodoties šajā mājā, jūs nepametīs šodien, ideju vingrotavā, nepametīs visā šajā nedēļā, radošajā nedēļā, nepametīs visā šajā gadā, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un, protams, ka visā šajā laikā radīsies arvien jaunas idejas, ar kurām nodarboties nākotnē. Lai mums visiem labi veicās. Paldies! Paldies Bratuškin kungam! Jā, Bratuškin kungs mums jau izstāstīja par visu, kas šajā mājā notiek šķiet tuvākajos 5 gados, bez mazvai, un mēs pateicamies jums par to, ka varējāt būt šodien kopā ar mums, un, kā saprotams, jums laikam jādodas ir vismaz uz vienu no semināriem. Labi, paldies jums!
Turpinājumā es vēlos citēt IDEO kompānijas prezidentu, kurš savulaik definējot dizaina domāšanu, ir teicis šādus vārdus. Dizaina domāšana ir cilvēku vajadzību apmierināšana tehnoloģiski iespējamā veidā, tā, lai tas būtu biznesā attaisnojami. Un tieši šī sinerģija, jeb šie 3 vaļi, kā mēs varētu to nosaukt, arī ir tas, par ko mēs tādā vislielākajā mērogā šodien šajā reizē un, protams, Rada nedēļā kopumā un arī domāt par nākamo gadu vēlamies runāt. Nu, un pieskaroties valstiska mēroga dizaina domāšanai, es vēlos dot vārdu Latvijas Republikas kultūras ministrei Dacei Melbārdei. Es pat nevaru čukstēt, jūs jau man dzirdat. Es pieceļos kājās un es varu pārspiest, ja? Labrīt, lai arī man Gatis Mūrnieks uzreiz laiski ļāva apsēsties uz divāniņu un teikt, ka es tepat varu arī sēdēt un runāt. Es tomēr laikam pie vingrošanas tas nepiestāv. Ja man nav pat pareizais sporta tērps šodien mugurā, tad es vismaz stāvēšu, lai jūs man varat redzēt. Man ir ārkārtīgi liels prieks apsveikt jūs ar 4. radošās darbības nedēļas, radošuma nedēļas atklāšanu un redzēt jūs tik kuplā skaitā daudz cilvēkus, kuriem man šajos gados ir iznācis kopā piedalīties dažādos pasākumos. Un saptiet, gatavojoties šai te radošās vingrošanas uzrunai, es atcerējos visādus interesantus faktus no vēstures. Esmu vēsturniece pēc izglītības, tur neko nevar domāt. Darīt, tas ir zīmoks uz visu mūžu. Ietekmē domāšanu. Es pareiķināju, ka šogad paiet 10 gadi kopš kultūras jomā un vispār Latvijā ienāk radošās industrijas koncepts. Un, kad mēs sākām par to tā ļoti aktīvi diskutēt, un ieraudzīju Aiju Freimani gan arī pirmajās rindās un nopriecājos, jo es vakardien vakarā atcerējos vienu ļoti interesantu faktu no tālajiem 2004. gada, 2005. gada, kad mēs strādājām pie jaunajām kultūra politikas vadlīnijām, un kuri ietvaros mēs pirmo reizi latviešu valodā definējām, kas ir radošās industrijas, kas ir radošā ekonomika un kāpēc arī Latvijā tas ir svarīgi. Un tad es atcerējos vienu tādu ļoti interesantu radošās darbības aktu, ja varētu teikt. Mēs sēdējām Aijas dzīvoklī netālu no Griziņkalna, un Aija ar vienu roku rakstīja definīcijas un mērķus, ko tad mums vajadzētu radošo industriju jomā darīt, un ar otru roku pie krūts turēja savu tikko piedzimušo puisīti. Un tas man vienkārši tādā spilgtā atmiņā, ka tāds ļoti interesants radošās darbības piemērs, cik cilvēks, ja viņš grib visādos apstākļos, var būt radošs un piemēroties. Ja? Un patiesībā šī nedēļa jau ir stāsts par to, ka mēs varam būt radoši jebkurā dzīves situācijā, ja vien mēs to vēlamies un gūt iedvesmu no tā, kas mums tajā brīdī dzīvē ir. Un to es arī visiem sirsnīgi novēlu. Un tāpēc man jāsaka, ka man emocionāli arī ļoti šķiet veiksmīgi ir izvēlēts radošās darbības nedēļas Radi nosaukums, kas ir zīmola Līgsdes Matka, manuprāt, ļoti veiksmīgs darbs. Es nezinu, vai Ines ir šodien šeit. Ne man un viņas gaišo oriģinālo radošo galvu. Bet, jā, jo šim te vārdam radi ir, kā jūs to esat pamanījuši, 2 jēdzieni. Viens ir aicinājums būt radošiem, radīt, un otrs ir būt savā starpā, saradoties. Un šajā gadījumā tas ir aicinājums saradoties ar kultūras nozari, ar radošo sektoru, un šajā nedēļā mēs īpaši gribam aicināt ar kultūru un radošo sektoru saradoties tāds tradicionālās ekonomikas nozars, un ne tikai arī sociālo jomu, varbūt transportu, vides pakalpojums sniedzējs un tam līdzīgi. Tas ir arī šīs te radošās darbības nedēļas Radi viens no tādiem mērķiem parādīt, kā ar kultūras un radošumu resursu palīdzību mēs varam pozitīvi ietekmēt citas nozars un attīstības procesus plašākā nozīmē.
Un tad man gribētos jau pateikt vismaz pāris piemērus, kas šajā radošās darbības ģimenē ir iesaistījušies un kas ir tie galvenie ģimenes locekļi. Pirmkārt, Kultūras ministrija un Britu padome, varētu teikt, tā kā mamma un tētis šobrīd šai nedēļai, kas notiek šajā gadā, bet mums ir ļoti daudz radinieki. Un es gribētu pateikt paldies Izglītības un zinātnes ministrijai, kas ir arī savu veidu krustmāte, jo 2010. gadā, kad mēs organizējām pirmo radošās nedēļu, tad Izglītības zinātnes ministrija, mums varētu teikt, bija viens no tādiem ļoti stipriem partneriem. Mums ir prieks, ka šī sadarbība turpinās. Valsts kancelēja mums ir arī rados UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, nodibinājums Rīga 2014, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, radošās industrijas komunikācijas platforma FOLD, Rīgas Tehniskās universitātes radošo industriju centrs, Rīgas Startautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola un arī citi radi. Tātad, mums ir prieks, ka mūsu rada loks ar katru jaunu radošās darbības nedēļu pieaug. Arī Dānijas kultūras institūts, ar kuriem mēs saistībā ar radošām industrijām sadarbojamies jau no 2004. gada, Ziemeļministra padome, Franču kultūras institūts, tad mūsu rada loks stiepjas ārpus Latvijas. Un mums ir prieks, ka mums ir atbraukuši apciemot arī uz šajā nedēļā jau arī dažādi eksperti no nosauktajām valstīm un citām, un mūs gaida interesants radu diskusijas. Es gribētu šodien varbūt tās pāris, to es vēl nerādīšu, pāris tēmas, pāris tēzes izteikt par izvēlēto tēmu. Tad šīs nedēļas tāda virstēma ir dizaina domāšana un dizains. Kas ir dizains? Ļoti maz rokas tika pacelts. Tas nozīmē, ka jums ir vairāk atbildes nekā jautājumi šajā ziņā. Tas nozīmē, ka nav daudz jātērē laiks, lai skaidrotu, kas ir dizains. Es izlasīšu, kas man te ir rakstīts, kas man ir jāpastāst, kas ir dizains. Mūsdienās dizains ir kļuvis par funkcionālu un efektīvu strateģisku instrumentu dažādās jomās, ja to jēgpilni un pareizi pielieto. Dizains spēj būt tilts, kas savieno mākslu un radošo sektoru ar izglītību, zinātni, tehnoloģijām, uzņēmējdarbību, sociālo sfēru. Tas ir inovatīvs, kultūras un vidas vērtībās balstīts, un dizains mūsdienās spēj būt instruments, kas vistiešāk saistās ar ikvienu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labūtību. Dizaina domāšana ir radoša darba metodika, kuras centrā ir problēma risināšanas process, kas ietver vairākas secīgas pakāpes, lai nonāktu pie konkrēta rezultāta. Un tagad es rādīšu to bildi, kuras jau pirms tam bija parādījis. Šis ir visemocionālākais dizaina domāšanas un dizaina piemērs, ko es esmu redzējusi pēdējo, varētu teikt, 2 mēnešu, ne 3 mēnešu. Šajā gadā tā varētu teikt, jā. Jo šo piemēru es redzēju, kad es viesojos Ūmejā, kad tika atklāta Ūmejā arī kā Eiropas kultūras galvaspilsēta, un mēs viesojāmies dizaina institūtā tur, un viņi saka, ka viņa dizaina institūts ir viens no vadošajiem pasaulē. Tas nozīmē, ka arī ļoti maza pilsēta var ar savu izglītības programmu iekarot starptautisko tirgu. Un šis man ļoti uzrunāja kā tāds dizaina domāšanas piemērs, jo tas ir studentu darbs, kā studenti ir reaģējuši uz vienu apzinātu problēmu. Viņi ir izveidojuši, varētu teikt, tādus ierīces un apstākļus, mehānismus priekšlaicīgi dzimušiem bērniņiem. Tas ir tā veids, kā studenti savā grupā ir izstrādājuši savu priekšlikumu, kā šis bērniņš priekšlaicīgi piedzīmes, kas ir kas viņam ir ļoti nepieciešams, kādu vidi viņam ir svarīgi radīt, lai viņam būtu sajūta, ka viņš joprojām atrodas mammas vēderā. Un tas ir tas studentu darba priekšlikums, kas ir guvis jau tagad tādu atzinību, un es saprotu, ka to ir arī interesi, kā to var praktiski tālāk lietot. Lūk, tas man šķita tāds ļoti interesants piemērs, ko es pati sev ieraudzīju kā tādu atbildi, kas tad ir dizaina domāšana un kas ir tas, ko ar dizaina domāšanas palīdzību var mūsdienās darīt. Sākumā es gribētu
arī pāris vārdus teikt par to, kāds izskatās radošās industrijas Latvijā šobrīd. Es jau te sākumā minēju, ka pagājuši 10 gadi, un kur mēs esam, kāda ir tā patreizējā situācija. Tas, ko mēs šeit redzam, kad radošās industrijas un radošām industrijām saistītās nozares, un šeit gribu uzsvērt tiešām to, ka radošās industrijas ir jāskata kontekstā ar saistītajām nozarēm, ar kurām mēs saprotam nozares, kuru eksistence bez radošo industriju produktiem nav iedomājama, kā piemēram poligrāfija vai pat informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kas bez radošā satura faktiski ir tikai nevērtīga čaula. Un, ja mēs skatāmies tad uz šīm industrijām, radošās industrijas un saistītās nozares, tad tas, ko mēs redzam, ka tās veido 8% no kopējā nodarbināto skaita Latvijā un pievienotās vērtības Latvijas ekonomikā, 10% no kopējā uzņēmumu skaita ir radošo industriju uzņēmumi, 5% no neto apgrozījuma un 6% no Latvijas eksporta kopējā apjoma veido radošo industriju produkti. Kas ir vēl interesanti, ja mēs skatāmies uz radošām industrijām tādā vēsturiskā griezumā, ir tieši ekonomiskās krīzes laiks, kuru mēs zinām kā laiku, kad daudzi uzņēmumi pārstāja darboties, bankrotēja, tad radošajās industrijās ir tieši pretēji. Krīzes laikā no 2008. gada līdz 2011. gadam radošo uzņēmumu skaits ir palielinājies par 22%. Krīzes laikā radošās industrijas ir radījušas gandrīz 2000 jaunu uzņēmumu, kas faktiski norāda uz tendenci, ka ekonomiskās krīzes apstākļos ir bijusi strauja vēlme. Ir bijusi vēlme strauji komercializēt idejas un veidot jaunus uzņēmumus, ka cilvēki ir meklējuši jaunus veidus, kā izdzīvot, kā turpināt strādāt. Manuprāt, tas ir tāds labs piemērs radošo industriju uzņēmumu dzīvotspējai un arī potenciālam par to, ka radošās industrijas ir spējīgas pielāgoties dažādos apstākļos, tāpēc, ka tās pamatā veido tāds būtisks komponents kā radošas idejas, netehnoloģiskas inovācijas un jauna biznesa modeļi. Ja mēs runājam par eksporta apjomu, tad arī eksporta apjoms laikā no 2008. līdz 2011. gadam radošo industriju jomā ir pieaudzis par 18%, bet tomēr, ja mēs skatāmies radošo industriju produktu eksportu attiecībā pret pārējo eksporta īpatsvaru, tad tomēr šeit mēs varam augt, jo kopumā kopējais īpatsvars kopējā Latvijas eksportā ir samazinājies. Un jāsaka, ka man šeit arī ir viens no skaidrojumiem, kur ir jāmeklē risinājumi tā teikt, nākamajā Eiropas fondu plānošanas periodā, jo radošo industriju produktiem bija daudz grūtāk iegūt atbalstu tieši no eksporta programmām, jo bija vairāki kritēriji, kuriem radošo industriju uzņēmumu neatbilda. Un tā ir lieta, pie kuras mēs šobrīd strādājam. Mēs ceram, ka nākamajā plānošanas periodā tas neatkārtosies. Un līdz ar to mēs varēsim dot arī tādu pozitīvu grūdienu saistībā ar jauniem atbalsta instrumentiem radošo industriju uzņēmumiem arī eksporta jautājumā. Un pēc kāda laika, teiksim, pēc 7 gadiem varēsim runāt par to, ka eksports ir būtiski kāpināts. Tā ir tā mūsu vēlme un vīzija un iecer. Un strādājot kopā ar ekonomikas ministriju šajā virzienā. Tad vēl viena specifika, ko mēs redzam radošo industriju ainā, ir tā, ka radošo industriju komersanti pamatā ir orientēti uz mikro uzņēmēju darbību. 90% radošajās industrijās darbojošos uzņēmumu ir mikro uzņēmumi ar nelielu darbinieku skaitu. Un tad visbeidzot vēl viena iezīme, kas diemžēl ir nemainīga. Šo 10 gadu laikā mēs to secinājām apmēram 7 gadus atpakaļ un secinām joprojām, un tas nozīmē, ka pie tā ir jāpiestrādā. Tas ir jautājums par radošo industriju, tādām geogrāfiskām koncentrācijas vietām, joprojām jāsaka, radošo industriju uzņēmēju darbību raksturo izteikts monocentriskums. Lielākā daļa radošās industrijas ir koncentrētas joprojām Rīgā, lai arī parādās atsevišķas idejas un iniciatīvas, kas ir saistīts ar radošo industriju uzņēmumu pieaugumu Pierīgā un Latgalē. Bet tomēr šī ir joma, kur mums jādomā, kā mēs varētu šo situāciju mainīt.
Tad kādi galvenie radošo industriju izaicinājumi Latvijā, kuri šobrīd ir mūsu dienas kārtībā? Un tad tā ir pirmkārt pieeja finanšu resursiem. Un šeit es atkal varu teikt, ka iepriekšējā Eiropas fonda plānošanas periodā radošā industrijā mums nebija atsevišķi instrumenti, izstrādāt atbalsta instrumenti, kas ir orientēti tieši uz radošo industriju specifiku. Tad šobrīd mēs kultūras ministrija un arī ekonomikas ministrija strādājam pie tā, lai nākošajā plānošanas periodā būtu iespējams atsevišķi atbalsta programma un pieeja finanšu resursiem tieši radošo industriju uzņēmumiem. Un par eksportu jau tieši tas pats, ko es teicu, arī pieeja radošo industriju uzņēmumu eksportam. Tad trešā lieta, kas joprojām mēs redzam, ir kā tāds vājais punkts radošo industriju attīstībā, lai arī daudz šajos gados ir darīts, tas ir jautājums par tādas, labvēlīgākas politiskās vidas veidošanu, kur atbildība nekoncentrējas tikai kultūras ministrijas mājā. Jo lai varētu radošās industrijas attīstīties, ir ļoti svarīgi, ka atbildību uzņems gan kultūras ministrija, gan ekonomikas ministrija, gan vidas un reģionālās attīstības ministrija, finanšu ministrija. Jo tikai tad mēs tiekam ar šiem jautājumiem spriekšu. Tad nākamā lieta, par ko mums ir jādomā, ir ideja komercializēšanas prasmes. Jo cilvēkiem bieži vien ir ļoti daudz idejas galvā, bet kā viņas komercializēt un kā panākt no tā tiek izveidots ilgspējīgs biznes, šīs prasmes man pietrūkst, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi strādāt izglītības jomā. Un šīs nedēļas ietvaros mēs arī uzsākam vienu radošās industrijas izglītības projektu, kurā ir iesaistīts viss 14 Latvijas kultūra izglītības skolas, kas sauksies radošās partnerības izglītībā, kas ir tieši orientēts uz radošo industriju izglītības programmas attīstības. Un visbeidzot, ko es gribu uzsvērt, ka ārkārtīgi svarīgi ir arī otra pusi. Ja nepietiek to, ka mums ir interesanti un daudzveigi ir radošo industriju produkti. Mums ir svarīgi, lai būtu arī izglītots patērētājs, kas pērk Latvijā ražotas radošās preces. Tas skaits, cik mums skolas piedalīsies, un tad ir viena lieta, ko es gribētu teikt. Man nelielu laiku atpakaļ Rīgas ekonomikas augstskola lūdzu, lai es uzrakstu rakstu, ko es domāju par radošām industrijām Latvijā, un es ilgi domāju tādā vēsturiskā griezumā un nācu klajā ar šādu secinājumu, ka radošās industrijas ir mirušas un lai dzīvo radošas industrijas. Tad faktiski domājot, ko es ar to gribu pateikt, ka domājot par tādu tālāku perspektīvu, mums ir jāsaprot, ka radošo industriju koncepts būtiski šobrīd mainās gan Latvijā, gan pasaulē. Un, ja mēs sākumā runājam par radošām industrijām kā tādu izolētu nozari, tad šobrīd tas potenciāls ir tieši tajā, ko angliski sauc par spillover efektu vai pārneses efekts. Un Latvijā ar tās mazo tirgu, tas ir tas scenārijs, uz kur mums ir jāstrādā. Mums jādomā, kā mēs vairāk radošo industriju un kultūras potenciālu izmantojam kopējā attīstībā, dažādās nozarēs, reģionālajā attīstībā, ne tikai koncentrējamies uz atsevišķu nozaru, kā izolētu nozaru attīstību. Un tai iedvesmai daudz ir radošās partnerības piemēri, kā radošās industrijas un kultūra ir ietekmējusi citas nozares. Radošā industrija iedvesmo Dzintara Dieks, Dzintara Audums, Dzintara Zeķis. Sociālā dizaina projekts Liepājā, kur ir iesaistīti neredzīgi cilvēki. Cits sociālā dizaina piemērs, kur ir iesaistīts mammas un kopā ar dizaineriem veido šāles. Droši vien, ka daudziem no jums šīs šāles ir mājās. Nesen ļoti jauks sadarbībā dzimis vidas dizains Alekšas skvērs Sarkandāgvā, kur iedzīvotāji kopā ar vidas dizaineriem paši veidoja savu vidi. Latgales koncertzāles Gora zīmols, kas arī tapis sadarbībā starp koncertzāles veidotājiem, zīmola Līgsdu Matka un dizaineriem Asketika. Tad daži piemēri, uz kuriem tiekties, ko es labprāt Latvijā redzētu, kā interesants radošās partnerības piemērs, kā mākslinieki var palīdzēt
uzņēmumiem ir Zviedru iniciatīva projekts Tilt, kur radoši mākslinieki 10 mēnešu laikā kādā uzņēmumā strādājot pilnībā izmaina šī uzņēmuma vidi, kāpina šī uzņēmuma konkurētspēju, risina iekšējās attiecības, panāk to, ka darbinieki daudz aktīvāk piedalās uzņēmuma veidošanā. Cits ļoti labs piemērs, ko mēs esam mēģinājuši visdažādākos veidos Latvijā ieviest, diemžēl diezgan nesekmīgi, bet Lietuva ir maleči, viņi ir ieviesuši šo projektu, tas ir radošās partnerības programma, kas 10 gadus attīstījās apvienotajā Karalistē un Lietuvā, un arī balstīts to pašu principu, ka vairākus gadus pēc kārtas skolās strādā blakus skolotājām mākslinieki, dizaineri, mūziķi, un palīdz skolas vidi veidot radošāku, un ne tikai brīvajā laikā, bet arī tā skaitā formālajā izglītības procesā. Un tam ir, kāpēc kādu laiku skatās, kas tad ir padarīts, tad tiešām skolā būtiski mainīsies vide, kāpusi ir sekmība skolēnu, mainījies klimats un tam līdzīgi. Iedvesmai iesaku paskatīties šajā te Ziemeļu valstu publikācijā, kur ir ļoti daudz piemēri, kā Ziemeļvalstīs tiek izmantots radošās industrijas, radošais sektors dažādās jomās. Un mēs esam ceļa sākumā, mēs esam arī ar vairākas institūcijas noslēguši sadarbības līgumu šajā gadījumā. Tā ir bilde, vēsturiski varētu teikt, kur 4 ministrijas savā laikā noslēdz sadarbības protokolu. Mums ir tā teikt ar jaunu enerģiju jāķers pie šīs radošās partnerības ieviešanas dzīvē, jo viss nebeidzās ar parakstītiem protokoliem. Ar to viss tikai sākās. Un tas ir tas, ko es visiem novēlētu, kad neatstājam savas radošās idejas nerealizētas, ķeramies pie tā, ko sauc par dari, kas ir šīs te radi nedēļas otrs atslēgas vārds radi dari, tāda laba vārdu spēle, bet jā, nepietiek ar radošumu, ir svarīga arī darīšana. Paldies par uzmanību. Paldies. Paldies ministras kundzei. Es gribētu lūgt 2 jautājumus no auditorijas. Mums ir 2 jautājumi, mēs atceramies, ka liela daļa no jums pacēla rokas, mēs to esam fiksējuši. Ne tikai televīzijā, bet arī internetā, un mūsu tiešraidē var skatīties gan Delfos, gan Radi Latvija LV. Tā kā visi cilvēki redzējuši tos, kur pacēla rokas, 2 jautājumus no auditorijas. Jā. Es padošu mikrofonu. Labdien, man uzrunāja ministrs kundzes teiktais par atbalstu reģioniem. Tā kā esmu no Ikšķiles konkrēti un vadu radošās darbnīcas Rasas krāsas, tad patiesībā man ļoti interesētu tādi 2 pirmie soļi, ja ne, teiksim, 3, ja, kā jūs redzat, teiksim, no augšas, kā varētu būt tas tilts uz pašvaldībām, uz, teiksim, reāliem arī atbalstītējiem reģionos, šajā sakarā. Pirmā lieta, ko es gribēju pateikt, ka pašvaldībās kaut ko izdarīt no augšas nav īsti pareizā pieeja, ir ļoti svarīgi, jo tad nekas nesanāks. Ja? Un es varētu dalīties daudz piemēros, kā mēs no augšas kādreiz kaut ko esam gribējuši darīt, un tam nav ilgspējas. Ļoti svarīgi, pirmkārt, ka pašvaldība pati vēlās, un ka pašvaldība pati definē savos attīstības plānos to, ka radošums, kultūras resursi ir viņu attīstības resursi, un tad meklē tālāk jau partneri. Es varbūt varu minēt dažas pašvaldības, kas šo ceļu iet, pie kurām es varbūt ieteiktu griezties, jo vairākus gadus atpakaļ, piemēram, CS, veidojot savu pilsētas attīstības redzējumu, pateica, ka mums kultūras politikā galvenā prioritāte ir radošās industrijas, un mēs visu darīsim, lai tas īstenotos dzīvē. Un tad viņi secīgi plānoja tam pasākums, gan kas ir saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu cēsīs, gan arī domāja par to, kāds tad varētu būt kaut kādas tradīcijas jaunas, kas šīs radošās industrijas sekmētu, un par šādu tradīciju pilnīgi noteikti ir izaudzis Cēsu mākslas festivāls. Es teiktu tā, ka viens no padomiem ir mācīties no tām pašvaldībām, kas jau šajā virzienā strādā. Un otra lieta ir veidot vidi, kurā satiekas kultūras cilvēki, mākslinieki ar uzņēmējiem. Un
Latvijā jāsaka, ka mums ļoti pamazām ienāk šīs pieejas. Viens no risinājumiem lielākās pilsētas ir, ka veido radošs kvartāls, kurās satiekās šie dažādās jomās strādājošiem. Mazās pašvaldībās, acīm redzot, tā var būt kāda viena vieta, kaut kas līdzīgs birojnīcai, kādai radošai laboratorijai. Tas var būt arī inkubators, kur var domāt arī vairāk par radošās inkubatoru virzienu. Tā kā tās pieejas varētu būt dažādas. Paldies ministras kundzei. Es domāju, ka mēs vēlreiz varam aplaudēt mūsu pirmajam runātājam šodien.